Sveiki, mīļie draugi! Šodien mēs parunāsim par mūsu sapņiem, mērķiem un nodomiem, un arī par to, kāpēc mūsu vēlmes nevienmēr piepildās, un kā tad būtu pareizi veidot nolūkus. Ja jūs lasījāt Valērijas Ņēļņikova grāmatas, jūs noteikti pazīstat tādu terminu kā pozitīvais nolūks. Valērijas Ņēļņikovs to atklāja savā ārstniecības praksē, kad strādājot ar cilvēkiem, secināja, ka slimības vai problēmas vienmēr kalpo cilvēku vēlmju piepildīšanai. Un vienīga problēma ir ar to, ka šīs vēlmes, ja pozitīvie nolūki, bieži nav apzināti. Un tieši tāpēc tas veids, kāda nolūks tiek īstenots, nevienmēr ir cilvēkam vēlams vai patīkams. Un pat vairāk Valērijas Ņēļņikovs secināja, ka spēja īstenot savus nodomus piemīt ik vienam cilvēkam jau kopš dzimšanas. Un noteikti katram no jums ir bijis kāds gadījums, kā, piemēram, jūs padomājat par kādu cilvēku un hop, viņš jums piezvana, vai jūs viņu satiekat. Vai, piemēram, jūs sajūtat, ka kaut kas notiks, un hop, tas patiešām notiek. Mēs parasti šādas mirkļus, šādas intuīcijas izpausmes uztveram kā nejaušību vai kā sakritību. Bet īstenībā tās arī ir mūsu spējas, kuras mēs varam iemācīties, izmantot apzināti. Un pat vairāk. Valērijas Ņēļņikova grāmatās jūs lasiet iespējams arī par brīvas gribas likumu, kā katrs no mums ir brīvs vēlēties to, ko vēlās. Un pa lielam, ko tas nozīmē, ka principā visām mūsu vēlmēm piemīt likuma spēks. Katrs nolūks tiecas piepildīties. Vienkārši problēma ir tā, ka mēs bieži izmantojam tikai nelielu daļu no šī sava potenciāla, vai arī neprotam apzināti pārvaldīt šo iekšējo spēku. Un es pieļauju, ka tagad jums ir radies jautājums, ka, ja šis spējas piemīt man kopš dzimšanas, un ja tam piemīt likuma spēks, tad kāpēc manas vēlmes nevienmēr piepildās? Un tieši par to mēs šodien parunāsim un izrunāsim galvenos iemeslus, kāpēc ne visas vēlmes piepildās vai piepildās ne tā, kā mēs gribam, un ne tad, kad mēs gribam. Un pirmais iemesls ir iekšējais konflikts. Šis ir visbiežākais iemesls, kas mūs mēdz kavēt. Un sanāk, ka tā būtība ir tajā, ka mūsu vēlmes ir savstarpējā pretrunā. Piemēram, man gribas gulēt, bet man jāiet uz darbu. Vai gribas nomest lieku svaru, bet vakarā pēc darbā atkal gribas paēst tā kārtīgi. Un šādas pretrunas ir katram no mums. Un īstenībā pastāv arī daudz dziļāki konflikti, kas var ietekmēt mūsu dzīvi un pat likteni. Ka, piemēram, pat tādu dziļāku konfliktu varētu kalpot piemērs. Sievietes mani sapratīs, tad, kad mēs paliekam par mamām, mums piedzimst bērni, piedzimst mazuļi, tad ļoti bieži sievietē rodas iekšējais konflikts, ka no vienas puses gribat palikt mājās un pavadīt ar mazuli pēc iespējas vairāk laika, veltīt savu uzmanību, rūpes, mīlestību. Bet tai pašā laikā
ir jāatgriežas darbā, jāsāk pelnīt naudiņu, realizēties profesionāli. Un tas arī tas iekšējais konflikts. Un kas ir ļoti svarīgi? Svarīgi ir neapspiest nevienu no šīm vajadzībām, jo cilvēks ir daudzpusīgs. Un dažādas lomās mums var būt vēlmes, kas ir pretrunā. Bet ja mēs ignorēsim kādu savu daļu, kādu savu vajadzību, tad tā strādā kā atspere. Mēs viņu saspiežam, bet vienā brīdī viņa izšaus. Un šis brīdis var būt maksimāli nepiemērots, ticiet man. Ja mēs turpinām skatīties par šo piemēru, ka, piemēram, sieviete svārstās starp to, vai palikt mājās ar mazuli vai atgriezties darbā, tad, ja viņa atgriezīsies darbā, neskatoties ne uz ko un nemeklējot kompromisu iekšējo, tad viņu mocīs vainas sajūta, ka viņa nav mājās, maz laika velta mazulim un rezultēties tas var saslimšanā, ka viņa vai nu saslims pati, vai nu saslims bērns, bet tā iekšēja vēlme būt kopā ar bērnu, viņa tiks apmierināta, jo viņa ir svarīga. Un otrādāk, ja viņa paliks mājās, bet iekšēji viņa jūtīs, ka viņai gribas arī pašrealizāciju, attīstību, karjeru, tad viņa arī jūtīsies nepietiekoši laimīga, un tas viņu nomāks, līdz tas rezultēsies kādā skandālā, piemēram, vai kaut kādā uzvedība nevēlamā. Tā kā, ir ļoti svarīgi mēģināt šīs savstarpējas pretrunas risināt mierīga ceļā un panākt to kompromisu, lai neviena no vajadzībām netiek ignorēta vai apspiesta. Nākamais iemesls, kāpēc nepiepildas mūsu vēlmes, ir tas, ka tas nonāk pretrunā ar apkārtējo pasauli. Un šī ir ļoti svarīga doma, jo, ja mūsu nodoms nodara kaitējumu citiem cilvēkiem, apkārtējā pasaulē sāk pretoties tā īstenošanai. Un tas notiek tāpēc, ka mēs dzīvojam vienotā sistēmā un citi cilvēki sajūt mūsu nodomus pat tad, ja mēs tos skaļi neizsakam. Un dabiski, ja mūsu nolūks ir pretrunā ar viņu nolūkiem, tad rodas konflikts, kurā mēs zaudējam enerģiju. Tāds piemērs varbūt no sadzīves, kā piemēram sieva vēlās, lai vīrs nomazgā pēc sevis traukus, bet vīrs, piemēram, ir noguris pēc darba un grib atpūsties. Un tad kurš panāks savu? Ja sieviete uzspiedīs un vīrs nomazgās traukus, tad viņš būs apvainojies iespējams vai sadusmojies. Ja viņš nenomazgās traukus, tad iespējams sieva būs apvainojusies. Tā kā šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka, lai apgūtu nolūku īstenošanas prasmi, mums ir jāmācās mūsu nolūkus izvēlēties tādus, lai viņi nes labumu ne tikai mums, bet arī apkārtējiem. Un tādā gadījumā visa pasaule sāk mums palīdzēt tos piepildīt. Var teikt, ka visums kļūst ieinteresēts šādā pozitīvā nodoma piepildīšanā. Un tad arī sāk palīdzēt. Un noteikti katram atradīsies kāds stāsts, kad kaut ko ļoti gribējās, tādu foršu, gaišu, pozitīvu, un it kā nebija nekādu variantu. Bet taču dīvaina kārtā viss kaut kā hop un sanāca tieši tā, ka gribējās. Ejam tālāk, un nākamais iemesls, kāpēc nolūks nepiepildās, ir nolūks ir nepareizi noformulēts.
Un šeit bišķiņi aiztravēsimies, paveiksim vienu vingrinājumu par savu auto. Iedomājieties, tad atceraties savu auto, vai iedomājieties, kā jums ir savs auto, varat atcerēties vai iedomāties marku un krāsu un ārējo izskatu un salona izskatu, pilnīgi visu. Paņemam vienu minūtīti šim vingrinājumam. Un tagad iedomājieties, ka jūs negribat iekļūt autoavarijā ar šo savu auto. Negribas jums. Ļoti negribas, lai būtu avārijā, lai auto būtu sabuktēts, sastrāpēts, salauzts, sasists. Oi, nē, tikai ne to. Un ko jūs tagad iedomājāties? Šajā brīdī ļoti bieži cilvēki neizbēgami iztēlojas avāriju un savu auto pašvakar izskatā. Jā. Bet tagad es jums izteikšu citu nolūku. Mēs vairs nerunāsim par avāriju, bet mēs šo nolūku varam noformulēt sekojoši. Mans auto, mana automašīna vienmēr ir drošībā. Vienmēr ir lieliskā stāvoklī, laba kārtībā. Ko jūs šobrīd iedomājāties, ko sajūtat? Vai nē, tagad ir cita bilde un citas sajūtas iekšā. Un šis ir ļoti svarīgs moments, kas mums noved pie nākamā secinājuma, kā lūk, pirmais noteikums. Nolūku vienmēr formulējam pozitīvi. Iedomājieties, kāds vīrietis negrib uz sanāksmi un nokļūst slimnīcā. Vai viņš gribēja saslimt? Gribēja, lai ar viņu kaut kas notiek? Nē taču. Bet, ja mēs skatāmies tehniski, tad viss ir pareizi, jo uz sanāksmi viņš taču arī netika. Taču piefiksējam ļoti svarīgi, vienmēr formulējam pozitīvi. Un nolūkā ieliekam to, ko tad mēs gribam saņemt, sasniegt, sajust. Nevis to, ko mēs negribam. Nākamais ļoti svarīgais punkts. Nodomu formulējam tagadnē. Un tam ir ļoti vienkārši skaidrojums, ka nākotne vēl nav pienākusi. Un ja mēs nolūkā ieliekam nākotni, tas var nerealizēties nekad. Jo ja es pasaku, ka es vēlos, ka man būs jauna māja, tad arī rīt es vēlēšos, ka man būtu jauna māja, un parīt, un aizparīt, un pēc 10 gadiem, un pēc 20. Un sanāk, ka es visu laiku vēlos to nākotni, bet viņa taču nav sasniedzama, jo tas, kas ir šobrīd, tā jau ir tagadne. Un tāpēc pareizi ir pateikt tā, ka es esmu laimīgs, savas jaunas mājas īpašnieks. Un svarīgi ir ne tikai izteikt šos vārdus, bet arī iztēloties detaļas. Detalizēti iztēloties kādu māju, tad es vēlos. Sajust tas sajūtas, kas piedzīvo cilvēks, kurš jau dzīvo šajā mājā, sajusties par saimnieci. Un trešā ļoti svarīga detaļa, par kuru īstenībā bieži aizmirst, ir svarīgi ir iztēloties kādu elementu, kas apliecina manas īpašumtiesības. Piemēram, ja mēs runājam par māju, tad pareizi man būtu iztēloties māju, tādu, kādu es to vēlos, sajust, ka es esmu saimniece, ka es esmu īpašniece, un detalizēti iztēloties tai mājā kādu, varbūt, seifu,
kurā stāv dokumenti, kas apliecina, ka šī māja pieder man. Un tas arī ir ļoti svarīgi. Un ejot tālāk, trešais svarīgais noteikums, ka nolūku formulējam pirmajā personā. Jo mēs varam uzņemties atbildību tikai par sevi. Un nav liederīgi tāpēc veidot nolūkus tā, kā, piemēram, vīram ir jāmainās, bērnam obligāti ir labi jāmācās, priekšniekam jāpaukstina mana alga. Jo šādā gadījumā mēs pārliekam atbildību uz citiem cilvēkiem un cenšamies ietekmēt šo citu cilvēku brīvo gribu. Tas, kā atceraties, nesīs konfliktus, sagādās mums ciešanas. Un tāpēc pareizi formulēts nolūks vienmēr sākās ar sevi. Un te es vēlos nedaudz aizkāvēties un pateikt vēl bišķiņ vairāk par to, ka ļoti svarīgi ir nolūkā censties ielikt savas patiesas vajadzības. Jo, kā jau izskanēja, piemēram, nolūks, kā bērnam obligāti labi jāmācās. Bet ko tad es gribu ar to, lai mans bērns labi mācās? Patiesībā man tas mācību process nav tik svarīgs, jo īstenībā es gribu, lai mans bērns ir laimīgs, lai viņš izaugot, atrod profesiju, kas viņam patīk, palīdz realizēties, kas viņam ir interesanta un kas palīdz viņam nopelnīt labu naudu, lai viņam arī dzīve ir laba un izdevusies. Un lūk, tieši šīs manas patiesas vēlmes ir jāatspoguļo nolūkā. Un, kā minējām, es jau nevaru to savu nolūku veidot par bērnu, tad es attiecīgi nolūkā ielieku tieši savu vajadzību apmierināšanu, ka, piemēram, tā kā es esmu laimīga sava bērna mamma, kas redz savu bērnu laimīgu, jūt, kā bērnam viss ir kārtībā, jūt, kā bērnam dzīve ir izdevusies un ļoti priecājās par to. Jūtās apmierināta par sevi, jūt pilnvērtības sajūtu savas mammas lomā. Un šīs ir tas sajūtas, kuras ir jāiztēlojas, un šis ir tas tēls, ka mums ir jāiztēlojas sevi, redzot, dzirdot un jūtot to, ko mēs gribētu. Tā kā šo es gribēju uzsvert, jo tas ir svarīgi. Liekam nolūkā patiesas vajadzības. Pieminēšu vēl vienu tādu bīstamu, ko sanāk ļoti bieži dzirdēt, ka cilvēki sāka sievietes, vai ne? Gribas notievēt, gribas nomest 20 kilogramus. Un ja tā padomā, šis ir ļoti bīstams nolūks, jo nomest kilogramus var, piemēram, zaudējot roku vai kāju, vai ne? Un šito mēs točni negribam, nē. Tā kā ļoti, ļoti apdomājam, ko tad mēs vēlamies un liekam patiesas vajadzības un rezultātu. Tātad, piemēram, ja mēs runājam, ja jau mēs sākam runāt par tievēšanu, tad ko tad es gribu? Tā, dziļumā. Gribu labi justies, viegli kustēties, gribu būt apmierināta ar sevi, gribu patikt pati sev un just, ka es patīku arī citiem cilvēkiem. Un tad droši vien, skatoties pēc vajadzībām, katrai būs kaut kas savs, bet es tikai gribēju uzsvert, ka svarīgi ir lūkoties sirds dziļumos un likt nolūkos tieši mūsu tas super svarīgas vēlmes. Nevis procesu vai
pat kaut kādu nesaprotamu rezultātu. Lūk, atgriežoties pie iemesliem, kāpēc tad mūsu vēlmes nepiepildās? Nākamais iemesls ir neapzinātie šķēršļi. Un visbiežāk tie ir zemapziņas aizsarga mehānismi, jo mūsu zemapziņa vienmēr cenšas mūs pasargāt. Un, ja neapzināti mums liekas, ka vēlmes piepildīšanās var būt arī bīstama, tad šis process sāk kavēties. Piemēram, kāds cilvēks vēlas pelnīt daudz naudas, bet viņam tai pašā laikā ir arī uzskati, ka liela nauda ir bīstama, ka viņu var apzakt, cilvēki viņu apskaudīs, draugi novarsīsies, un bagātība vispār var sabojāt viņa dzīvi, un viņu pat var nogalināt naudas dēļ. Un sanāk apzināti cilvēks tiecas pēc labklājības, bet neapzināti viņš dara visu, lai no tās izvairītos. Un tieši tāpēc vēlme nepiepildās. Bet ir ļoti svarīgi saprast, ka šādi neapzinātie šķēršļi nav mūsu ienaidnieki. Ar tiem nav jācīnās, tie nav jālauž. Jo vairāk cilvēks cenšas sevi piespiest vai salauzt, jo spēcīgāka kļūst iekšējā pretestība. Un šajā gadījumā mūsu galvenais uzdevums ir saprast, no kā šis šķērslis cenšas mani pasargāt un kādu pozitīvu funkciju tas pilda manā dzīvē. Un tad, kad tas kļūst skaidrs, tad šo šķērsli ir iespējams pakāpeniski pārveidot par savu palīgu. Ir vēl dažas nianses, ko ir vērts pieminēt, runājot par to, kāpēc ar vēlmi vien nepietiek. Pirmā svarīga nianse ir iekšējais stāvoklis. Mūsu iekšējam stāvoklim ir jāatbilst tam, ko mēs vēlamies piedzīvot. Un te paņemsim kādu piemēru par sievieti, kas vēlas apprecēties. No vienas puses viņa grib tikt pie vīra, bet ja viņa dziļi iekšēji sevi nevērtē, ja viņa jūtās nepietiekoši skaista, nepietiekoši laba vai vērtīga, tad, principā viņa var apprecēties, laulība var notikt, taču pastāv liela iespēja, ka tas partneris, ko viņa piesaistīs, atbildīs viņas iekšējam stāvoklim, nevis viņas vēlmēm. Un tāpēc darbs ar savu pašvērtējumu, ar savu iekšējo pašsajūtu ir tikpat svarīgs, kā pats nolūks. Tad nākamais līmenis ir mūsu vērtības un pārliecības. Ja mūsu vēlme ir pretrunā ar dziļajiem uzskatiem, tad var rasties iekšējais konflikts. Piemēram, par pieminēto sievieti, ja viņa grib apprecēties, bet dziļi iekšēji tic, ka vīrieši sagādā sāpes, attiecības grūti ir izveidot, un tas prasa laiku un enerģiju tas uzturēt. Vai, piemēram, kā laulība ierobežo brīvību, tad šīs iekšējās pārliecības var kļūt par nopietnu šķērsli laimīgu attiecību veidošanai. Un mūsu pārliecībām sanāk, ka ir jāatbalsta mūsu nolūks, nevis jācīnās pret to. Un trešais līmenis ir arī darbības, kā ar nolūku vien nepietiek, ir nepieciešama arī rīcība. Un ja mēs atkal atgriežamies pie mūsu sievietes, kas grib apprecēties, tad
Ja viņa pat ne ar vienu neiepazīstās, ja viņa nekur neeina mājām, nemeklē internetā, nekur neveido kontaktus, tad ar nolūku nepietiks, diemžēl. Jo ir svarīgi, lai nolūks piepildītos, ir svarīga gan ārēja rīcība, tur iepazīties ar cilvēkiem, mācīties, meklēt iespējas, spērt konkrētus soļus, un svarīgi ir arī iekšēja rīcība. Mainīt ierobežojušas pārliecības, strādāt ar bailēm, risināt iekšējos konfliktus, stiprināt savu emocionālo stāvokli. Un tad visi šie 3 līmeni, kas ir iekšējais stāvoklis, vērtības un pārliecības un darbības. Kad visi šie 3 līmeņi sāk darboties saskaņoti, tad nolūka īstenošanās kļūst daudz iespējamāka. Kas vēl ir jāpiemina šeit tēmā? Valērijam Sņeļņikovam ir tāds foršs formulējums, ka viss notiek vispiemērotākajā laikā. Un pat ne tikai laikā, bet tas formulējums gan šādi, ka katrs nodoms īstenojās vispiemērotākajā laikā, vispiemērotākajā vietā un vislabvēlīgākajos apstākļos. Bet svarīgais jautājums ir, vai cilvēks ir gatavs saņemt to, ko viņš vēlās. Jo tas vispiemērotākais laiks var būt rīt un varbūt arī pēc daudziem gadiem. Vai varbūt vispār, nākamajā dzīvē. Un, protams, mūsu uzdevums ir šo brīdi pietuvināt kādā veidā, strādājot ar sevi. Jo gatavāki mēs kļūstam pieņemt pārmaiņas savā dzīvē, jo ir lielāka varbūtība, ka šis pārmaiņas nāks un iestāsies. Un beigās atkal atgādināšu, ka ir ļoti svarīgi saprast, ko mēs patiesībā vēlamies. Jo dažreiz mūsu vēlme ir tikai līdzeklis, nevis īstais mērķis. Un te man ļoti patīk piemērs par to, ka, piemēram, vīrietis ļoti vēlās iegādāties dārgu auto, lai saņemtu cieņu no cilvēkiem, lai kļūtu pārliecinātāks par sevi, lai viņam rastos pašvērtības sajūta. Un šeit tas lietas, viņas ir daudz svarīgākas nekā auto, jo var sanākt ka viņš iegādājās, sakrāja naudu, nopērk to dargo auto un sāk meklēt nākamo kaut ko, jo tas auto neatrisina iekšējo nedrošību, iekšējo problēmu. Viņš var meklēt tālāk dargo māju, vai skaistu sievu, vai vēl kaut ko grūti iedomāties šobrīd. Bet es ceru, ka jūs sapratat, ka tas stāsts ir par to, kā jāatrisina savas patiesas vajadzības. Jo iedomājieties, ja viņš uzreiz strādās ar savu pašpārliecību, ar savu pašvērtības sajūtu, tad tas viņam var atrisināt daudzas problēmas un nebūs jāskrien, jāpārslogojas kaut kādas jaunas mašīnas vai jaunas mājas nepavelkamas dēļ. Un šī izpratne ir ļoti, ļoti svarīga, jo tā palīdz formulēt patiesi nozīmīgus nodomus. Lūk, mīļie, tā bija teorija. Bet, ja jūs vēlaties praktiski pastrādāt pie kāda sava nolūka, tad esat laipni lūgti nolūka spektra grupā. Detalizētu informāciju es tagad nestāstīšu, ievietošu to aprakstā zem šī video kopā ar saiti uz pārmaiņu mājas mājaslapu, kurā jūs varēsiet apskatīties, kad startē nākamā grupa un pievienoties, lai jau praktiski izietu šo ceļu mana vadībā
un labāk apgūtu nolūku īstenošanas mākslu. Uz saziņu!